Mēs esam Nacionālās aizsardzības akadēmijas gaisa spēku 3. kursa kadeti. Tad pašāk atrodamies vasaras lauku nometnē. Labrīt, ir 2:48. Kā var redzēt, visi jau ekipējumi sagatavojuši. Nu ko, notiek pirmās orientēšanās dienas. Pārbaudījums? Jā, pirmais pārbaudījums. Apmēram 7 km prasīt. Pirmais punkts ir dots. Katrā nākamajā punktā mums te ir iedots nākamās koordinātas. Pirmais uzdevums. Ejam tikai uz kādu 3. punktu. Likās, ka būs vienkāršāk. Bet pašlaik vienkārši blandamies pa mežu. A few moments later. Un tāda ir dabas skarbā realitāte. Otrā orientēšanās diena ir 8:30. Šodien iesim lielāko distanci. Tagad gaidam, kad iziesim. Apzinājāmies šitajā pastaigā, ka neesam pastāstījuši, kas mēs esam, ko mēs darām īsti, kur mēs esam. Tātad mēs esam Nacionālās aizsardzības akadēmijas gaisa spēku 3. kursa kadeti. Tad pašāk atrodamies vasaras lauku nometnē. Vasaras lauku nometne ir mums mēnesis, kur ir vairāk apmācību bloki, kur mēs attiecīgi pa kursiem apgūstam savas zināšanas. Pirmajā kursā attīstam individuālo līmeni. Otrajā kursā mēs jau attīstam vairāk instruktoru spējas un speciālists. Trešajā kursā mēs attīstam vairāk jau navigāciju un jau vadības līmeņus. Un 4. kursā mēs jau apmācamies jau kā būt vadības grupās un vada komandieru un vada seržantu amatos. Tad jā, pašlaik mēs ejam navigācijas bloku, 2. dienu. Viņš mums kopumā 4 dienas notiek. Rītdien mums notiek lielā ieskaita, ap 60 km ar vairākiem punktiem. Un jā, paldies! Trešā diena orientēšanā. Mums tagad aizdīs kaut kādu random vietu, izmetīs, un mums jāatrod, kur mēs atrodamies. Tad mēs iesim apakaļ. Ja mēs nokājam mašīnu, mēs apkārākam kāņā. Pirmais. Otrais. Trešais. Tikko pabeidzām pirmo staciju. Crossfits. Pašlaik uzstādījām ātrāko laiku. Komandas nosaukums Čugunveči. Nu, vēl vesela nakts priekšā. Esam garām jau 6. punktam. Lēnāk garā virzamies 7. Esam pagājuši garām 7. punktam. Jā? Jā, ceļā uz 8. Ceļā uz 8. jā. Kaut kur Garkalns mežos. Diezgan skaists skats te. Bet paši esam pilnīgi slapi. Jā, paši esam pilnībā slapi. Man zābaki šļurkst. Arī viss. Bet morāli augstu. Karoči, ir cik? Ir 10:02. Dabējām savu pirmo kontaktu. Mēģinājām mūs sagūstīt. Tātad esam ceļā uz 13. punktu. Pilnīgi pekli jau, bet novērtējam jāņtērpiņas. Un jāņtērpiņa novērtē mūs. Ir 3:21. Mēs virzamies 15. punktu.
Ir jau rītausma. Normāli sāk gaismu parādīties. Bet, nu, mēs par kaut kādiem purviem nekurien ar aizvien. Nezinu, vai redzat vai ne. Bet tā īstenībā te ir diezgan skaisti. Standartā 9. 9 pilsētīgi? Nē, 7. Tā nav. Šreinis ir. Lūši šeit bija otriem, divos. Skaisti. 6.49. Esam 19. punktā, tūlīt iesim uz 20. Mēs esam noguruši. Bet dodamies jau atpakaļvirzienā. Bet dodamies atpakaļvirzienā. Tās motivācija paceļ vienmēr. Plus tas, ka ārā skaista diena. Skaists skati. Esam pie 21. punkta. Esam jau ļoti tuvu apakaļ mājām. Tagad šie ir tiešām pēdējie grūtākie punkti. Jo, draugs. Čugan veči, tikko pabeidz orientēšanos. Visi 26 punkti. Palikām 6. Man tu notiek ar POV gailīti. Galvenais ir atcerēties nospiediens, jā? Parasti pirms katru uzdevumu liek maskējumu, lai pretinieks tevi nepamata kādi. Sāk ar zaļiem toņiem un lauž sēž kontūru. Uzliek brūno, lauž kontūrs kā vaiga, kaulu, deguna, zodu, žokli. Viss, kas vairāk izceļās. Trešais kurs nodaļas komandieris. Būs daudz jārunā jākomandē. Šitie iet rezervē. Ja šitiem parādās kontakts, viņi paliek atbalsts. Šitas trieciens un šits rezervē. Ies tajā uzbrukumā. Vada tagad Čārlī grupu. Kā nodaļas komandieris. Tad jau skatīsies, kas būs. Ir! Lejā. Kontakts grupa no mums uz 11. 100 metri. Rodžer, izlīdzinies un saka, kad var atbalstīt. Iziet. Nē, vairāk šeit, Graņ, vairāk šeit. Vēl. Līdz iepakaļ. Atlikt nospiedošo.
Sagatavojam. Pagaid, stop. Griņ, stop. Dodam nospiedošo. Atlikt nospiedošo, atlikt nospiedošo. Kur? Lejā, guļas. Nospiedošo. Tev granātu pie rokas? Jā. Nospiedošo. Dodam nospiedošo. Ejat! Sagatavoju granātu. Back up! Push! Ar pārnes uguni. Jā, tu sagaidi. 5 metri tev virzienā. Jep. Cik enemy? 4 enemy down. Rogers. Tīri dziļumā. Pievirzies. Tāpēc laucam rallijā aiz Jaunaudas. Tieši tā. Šeit! Jā, paliek tajā pusē. Mazliet iesvīdām. Tātad ir pirmā diena pavadīta mežā, ātries uzbrukumos. Un tagad katra nodaļa veidos savu novērošanas bāzi, jeb OP. Un tas nozīmē, ka mēs paliksim pa nakti mežā un izlūkosim pretinieku no paši izveidotiem novērošanas posteņiem. Tad jā, parādīšu, kā mēs darbojamies. Mums veidojas OP. Tā šeit jau top pa lielam noslēgums novērošanas posteņiem. Izskatās šādi. No tālu nepateiks. Un tā mēs tur dzīvosimies. Labrītiņ no rītiņa. Pirmā FTX dienas rīts. Kā redzat, jau maskējums ir. Pulkstens 7:40. Ap 8 virzīsimies uz uzdevumu. Un te jau redzēs, kas notiks. Uzdevums plānojas uz 12 stundas. Viņā būs jautri. Esam izvirzījušies uz jau lielā uzdevuma. Gandrīz esam pirmajā punktā, kur mums jāveic mūsu uzbrukums. Neko daudz nevar nofilmēt. Mums vēl būs upi jāšķērso. Možu to nofilmēšu. Bet jā. Ok, mums jādodas. Nu, pēdējā FTX diena. Piektais šeit, trešais, mēs esam savos ierakumus, kā saprati. Over. Esam aizsardzībā. Gaidām pretinieku. Dzirdam, viņš braukājas uz apkārt. Nemieru stājas mums te. Trešais šeit, piektais sūti. Visi diezgan Piektais aktīvi. šeit, trešais, mēs esam savos ierakumus, kā saprati. Over. Op. Sapratu. Over. Kāds tev sajūtas? Kaujnieciski. Motivācija augsts. Pirmais, otrais, rēdiočeks. Beidzot normāls akšanas notiek. Kaut ko redzam, bet es jau nomiru.
Nav svarīgi. Šis otrā pusē mēs, jā? Oi, tur slikts, tur tanks brauc. Kur jūs atrodaties, tikko dabujām fītika mūnu, mēs varam pievirzīties pie jums, kurā vietā? Kur jūs atrodaties? Tātad ir gatavi doties vasaras lauku nometni? Tieši tā!